KTM 690 Enduro. Vēl drusciņi pabraukšu ar viņu. Un tad jau pastāstīšu, vai viņš man patīk, vai nepatīk. Un kas ir labs, un kas ir slikts. Šodien es esmu izvedis ārā pastaigā savu kumeļu, to pašu kumeļu, kurš ir piedzīvojis ekstrēmās pārvērtības un iepriekšējā savā dzīvē izbraucis Maroku, izbraukājis Latvijas ceļus ar tām pašām riepām, starp citu, kuras vēl kā pa brīnumu nemaz nav nodilušas, un var dažos vārdos pateikt, kā tad nu ir, jo iepriekš es ar lielo būri tā arī nepaspēju izbraukt, un man sanāca doties ceļā bez viņa. Nu tad teikšu tā, ka sajūtas ir interesantas, ir drusciņi dīvaini, ka tu neredzi ceļu, ja tu brauc tā, ka priekšritentiņš ir gaisā, un nākās skatīties pa sānu, uz kurien tu vispār brauc. Bet citādā ziņā nav nevainas braukšana pa ceļu, jebkādu, vai tas ir asfaltēts, grantēts vai kaut kāda puslīdzena taciņa, ir daudz patīkamāk, jo vairs nekāds vējš tev nepūš nost, nesalbē un nekarsē, kas ir ļoti svarīgi, ja tu brauc liels gabals un tev nav iespēja sasildīties, bet ir jābrauc visu dienu no rīta līdz vakaram, tad tur, kur ir zemes temperatūras, var ļoti ātri atzist un sākt drebināties un vēl jau vairāk saslimt. Un tas nu ir tas, kas nemaz nebūtu vajadzīgs kaut kāda tāla ceļojuma laikā, kurš norisinās vispār citā, varbūt pat kontinentā. Pēc šodienas brauciena es varu teikt, ka, protams, ir jāpierod pie motociklu gabarītiem, jo šogad, principā, šī ir pirmā tāda īstā reize, kad es ar šo mocīti izbraucu, un iepriekš ir sanācis reizi 2 vai 3 braukt ar Hard Enduro sporta mocīti, kurš ir par saviem 25 vismaz kilogramiem vieglāks. Un, protams, ka tā braukšana pašā iesākumā tik raiti nevedās, jo uz vieglāka motocikla ir ļoti viegli uzkāpt, bet uz smagāka motocikla uzkāpt ir ļoti grūtāk, jo tu jūti katru to kilogramu un tas mocīts nav tik paklausīgs. Piezemējās viņš smagāk, pārlekt kaut kam pāri arī ir drusciņi grūtāk. Nu, un ar stūrēšanu arī ir tā, ka tik atsaucīgi viņš gan nevadās. Dažreiz ar vieglo sporta mocu braucot ir tā, ka liekas, ka tas mocis jau pats brauc un tu tikai ar domām viņu vadi. Bet īstenībā jau tas ir tāda piereduma vaina. Varu nu jau nokomentēt arī šo te riepu, kas ir Dunlop D909 Rally Raid. Tā kā speciāli paredzēta riepa priekš bez maz vai rallī. Nu, es ar viņu nobraucis apmēram 4000 km, kur starpā ir bijušas gan fešfeš smiltis, gan akmeņi, gan grants, gan šķembas, gan vienkārši Latvijas smiltis. Nu, un šobrīd viņi izskatās šādi te. Es nevarētu teikt, ka es esmu īpaši sajūsmā par viņu. Uz slapja asfalta viņi slīd vienkārši fantastiski, un drusciņi pa maz īstenībā viņi ierokās iekšā, tad, kad tu gribi braukt pa kaut kādām smiltīm un dabūt tādu kārtīgu pātrinājumu, jo, lai arī šie te pagarinājumi tām pumpām nodrošina to, ka viņi ir kā apaļāk un mazāk dilst, braucot pa asfaltu, tomēr tas ļoti ir jūtams, ka šeit nav tā kantīta taisna un ka viņi neaizķer kārtīgi smiltis. Bet, nu, es domāju, ka nākamreiz es mēģināšu kādu citu riepu. Pagaidām es pa Latviju pabraukšu vēl ar šo pašu. Cik nu vēl tas ir atlicis, varētu būt uz kādiem 1000 kilometriem vēl tas resurss. Riepa ir ļoti, ļoti cietām malām, sānu malām, un viņu ir ļoti grūti uzmontēt, īpaši kaut kur ceļojuma laikā, ja ir mazās montējumās lāpstiņas, un īpaši tad, ja ir zema temperatūra ārā. Man sanāca vienreiz viņu montēt naktī, kad ir tikai apmēram kaut kādi +8 grādi maksimums, un bija ļoti grūti īstenībā ar mazajām lāpstiņām to izdarīt. Citām riepām ir daudz mīkstākas sānu malas, un tie, kas brauc ar šo riepu, smējās, ka viņai gaisu varētu arī nepumpēt iekšā vispār, jo, ja ir fiksators, kas viņu tur klāt pie diska, ja, šis te,
tad patiesībā to pat īsti nevarētu just, ka tur gaisa nav iekšā. Savukārt manā gadījumā es dabūju viņu montēt vēlreiz arī jau dienas gaismā, nolicis viņi bija saulītē sasilt, nu tad vēl kaut cik viņi varēja pārmontēt, bet nu arī, teiksim tā, ar piepūli. Tas nebija tā, kā parasti, ka 5 minūtes un gatavs, nācās kādu pusstundu īstenībā pacīnīties, kamēr ar mazajām lāpstiņām es visu biju pārmontējis nost un pēc tam atkal virsū. Esmu noņēmis nost lielo papildu bāku, cik nu lielo 5-litrīgo, jo šeit pa Latviju braucot man viņi īsti nav nepieciešama, un šobrīd man ir palicis tikai krāniņš ar šļauciņu, un nekas tur nav pievienots klāt. Braucu pagaidām ar to pašu oriģinālo lukturu, kas mocītim bija sākotnēji iestiprināts citā pavisam korpusā, bet lukturs ir tas pats. Domāju šo te noteikti nomainīt pret diožu gaismām, jo gaismas atdeve no viņa ir ļoti vāja. Esmu vienu reizi pamēģinājis naktī pabraukt, un nu, pabraukt jau var, bet par drošu to braukšanu nekādā ziņā nevarētu nosaukt. Tad, ko nu es esmu šim mocītim vispār nomainījis? Tātad es esmu uzlicis šo te lielo būri, kur oriģināli šeit nebija. Tas palīdz augstā laikā nenosalt, siltā laikā neizžūt, lai nesanāk tā, ka atbraucot no ceļojuma, tu esi no vīnogas pārvērties par rozīni. Nu, un papildus tam, protams, funkcija ir, ka šeit tu vari nolikt savu navigācijas aprīkojumu ar kādām bezceļu kartēm, vai sliktākajā gadījumā piesiet karti, bet vismaz tu zini, kur braukt, un tev nav ik pēc pārsimts metriem jāstājās un jāmēģina saprast, kurā vietā tu atrodies, jo bezceļa apstākļos bieži vien, it īpaši tad, kad tu esi kaut kādos tuksnešos vai klajumos vai starp kaut kādiem krūmiem, īsti nevar saprast, kur taciņa aiziet, un dažreiz ir tā, ka viņas aiziet ļoti daudzos virzienos vienlaicīgi, un lai neapmaldītos un neiebraukt kādā valstī, kur nebūtu tas ieteicams, piemēram, tādā Alžīrijā, tad šī te vietiņa ir tam paredzēta, lai šeit nolikt navigātoru, un mūsdienās navigātori ir pieejami ar ļoti daudzām kartēm, kurās var redzēt reliefu, upes, kāpes un augstumu virs jūras līmeņa, un tad tu vismaz zini, kas tev sagaida, vai tu tur varēsi aizbraukt vai nē. Šis te arī regulējās uz augšu, uz leju, lai būtu iespēja viņu pieregulēt tā, lai saule nekad neatspīd un tevi nežilbina, un lai tu varētu salasīt, kas tur ir rakstīts. Un vēl mocītim esmu uzlicis stūres paaugstinājums, jo bez tiem nu nekādīgi neiztikt. Es nezinu, kāpēc motociklu ražotāji kaut kā ļoti kūtri viņus vienkārši neuzstāda un motocikliem stūres uzliek tik zemu, ka kājās stāvot normāli nemaz nevar pabraukt. Bet nu, ar šiem te 2,5 centimetriem pieliktajiem ir pavisam cita braukšana, var normāli pabraukt kājās stāvot, svāru pārnest uz aizmuguri un nav tāda sajūta, ka tu brauc ar baiku pa meža stigu. Ir stūres aizsargi. Stūres aizsargi ir diezgan prasti un lēti, eBay universālais piedāvājums, bet viņiem iekšā ir tomēr alumīnija tāds stienīts un pieskrūvējās viņi pie resnās stūres, un papildus tam esmu pielicis šādus te aizsargus, kas kalpo tam, lai braucot, piemēram, pa lietu vai kaut kādu krusu vai slapjumu, roka nepaliek tik ātri slapja, un principā viņi vienmēr ir aizvējā, jo ar nosalušām rokām nekāda lielā braukšana nesanāk, un tas rada diezgan lielu diskomfortu, līdzīgi kā tas, ja ir slapjas kājas. Es uzskatu, ka šādi tipu motocikliem siltie rokturi nav nepieciešami, jo tas būtu muļķīgi braukt uz tuksnes ar siltajiem rokturiem. Esmu mocītim uzlicis šādas te bagāžas stiprinājumus, kas, lai arī cik jocīgi tas nebūtu, stiprinās pie motocikla plastmasas bākas, bet nu tā nu tas ir. Tas ir rallija ražojums, un patiesībā īsti nav citas alternatīvas, kā taisīt viņus pašam, bet pašam kaut kā man tādas taisīt nebija vēlams, un izvēlējos es gatavu risinājumu. Šajā pusē parasti ir no iekšpuses piestiprināta man papildus bāka. Šobrīd esmu noņēmis viņu nost. Vēl ir mans paštaisītais aizmugurs bagāžnieciņš, kurš man izmaksāja apmēram 5 eiro.
un nu jau ir nobraucis savus 4000 km ar visu bagāžu un vēl nav nokritis nost, tad jau būs gana labs. Paštaisītie kāpšļi, kuri oriģināli ir tikai šitik gari, un es nevaru vienkārši saprast, kā var nolikt uz viņiem zābaku normāli, jo mocim ir liela jauda un sajūga kurvis ir ļoti plats. Un, lai uz viņiem normāli nolikt kāju, tad sanāk, ka viņiem vienkārši ir jābūt gariem. Te var arī paskatīties, kā tas izskatās. Nu, ir tā, ka man kāpslis knapi ir vispār redzams otrā pusē. Nu, ja viņi būtu tik maziņi, kā viņi ir, tad es te īsti varu tikai uzlikt puspēdu. Sanāk, kaut kādai balerīnas kājām jābūt motobraucējiem, kas nu tā normāli jau nav, jo parasti kājās ir tomēr krosa zābaki. Drošības nolūkos es esmu uzlicis šādus te motoru vāku aizsargus, kas ir no alumīnija pielīmēta klāt ar karstumu izturīgu hermētiķi. Varētu būt, ka viņi drusciņi palielina motoru temperatūru, bet es domāju, ka tas nav tik būtiski. Īpaši tāpēc, ka es esmu nomainījis ventilātoru termoslēdzi uz tādu, kuram ir zemāka ieslēgšanās temperatūra. Un, lai neizsist šeit kādu caurumu vai neizskrāpētu ar metāla zābaku purngaliem, tad tomēr forša lietiņa. Bremžu pedāls ir tik plāns, ka viņi ir iespējams saliekt pat ar pirkstiem patiesībā. Nu, protams, ka KTMs ir mēģinājis ekonomēt svaru uz visu, kur var un kur nevar. Un, lai viņi kritiena gadījumā neatliektu nost, tad es esmu viņu atcējis ar trosīti, kas principā ir tas svarīgākais moments, lai viņš necik nepaliecās. Jo, ja viņš drusciņi dabūna paliekties, tad var uzskatīt, ka viņš būs kaut kur pēc tam jau šeit, nevis te, kur viņam būtu jābūt. Manuālais motoru ķēdes spriegotājs, oriģinālā hidrauliskā vietā, vienkāršāk, primitīvāk un uzticamāk. Nu, ģeniālā svara ekonomija uz izpūtēju maiņu, kurš ir apmēram 2 reizes mazāks kā oriģinālais un apmēram 3 reizes vieglāks. Tiesa, viņš ir arī apmēram 5 reizes skaļāks, bet esmu gatavs nest šo upuri, jo braucot pa smiltīm, īpaši jau dziļākām, ir katrs kilograms no svara, un es nevēlos vadāt līdzi kādu čugunu kluci, tikai tāpēc, ka kāds ražotājs ir izdomājis, ka tādam viņam vajadzētu būt. Šis izpūtējs arī ir aptaustāms ar roku, pat tad, ja motors darbojās, pretēji iepriekšējiem oriģinālajiem, kuru ar roku nedrīkst aiztikt vēl pusstundu, kad motocikls ir jau noslāpēts. Nu, tāds bija īsais stāstiņš par manu motociklu. Jāmēģina vēl ir šīs tās viņā pamainīt un uzlabot. Un pats galvenais, jāmēģina ar viņu kaut kur tā tālāk aizbraukt, lai būtu pēc tam jums interesanti paskatīties. Lūk tā, kad tiksimies, tad, kad būs brīvs laiks un kādas detaļas, ko pieskrūvēt mocītim klāt vai noņemt nost. Čau!